uzņem. Garkalnes Patriotus. Skatīsimies, kura no komandām izvirzīsies sērijas vadībā, jo pat reiz rezultāts savstarpēji 1-1. Mēs nesolam, kad prognoze piepildīsies, bet mēs neko tu nevaram solīt. Mēs esam tikai tie cilvēki, kas var jums pastāstīt, kas notiek laukumā, lai nav galīgi jāsēž klusumā. Tieši tā, un arī spēle var sākties. Atstāja partneriem. Druva. Tālāk gar apmalu, neprecīzi piespēle. Lai labi saspēle! Vēl viena piespēle, pusmēties vārti! Valmiera! 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 Kas par izspēli? Jau likās varbūt pa daudz, bet numur 16. Un tās mums ir Eduards Ozoliņš, tas, kurš pirmajā spēlē ieliks bullīt. Gūsta pirmos vārds Valmieras labā. Šī vakara rezultāts mums ir atklāts. Bez vārtiem nepaliksim. Ar 2 barankām vismaz. Jā, mums paziņo arī informators, ka pēdējā minūte pirmajā periodā sāksies un šeit vārti! Tik skaisti! Otto Marinaki pēc Emīla Masteiko piespēles. Kas par izspēli? Bez variantiem arī atstāja Žukovs. 51 sekundi līdz pirmā perioda beigām rezultāts kļūst 1-1. Laukā. Bet tur Ozoliņam tomēr noņem ripu. Tagad Udris arī iegūst ripu, laužās gar kreiso malu. Tiek apturēts. Bet nāk palīgā partneri un iegūst ripu. Udris uz vārtu priekšstājas otru vārti! No gaisa gūst vārds. Un tas atkal ir Otto Marinaki. Tieši tā, numur 41, komandas kapteinis Otto Marinaki. Pavisam izskatījās tāda piespēlīta uz vārtu priekšu, bet tur otrā pusē bija Otto Marinaki, kas pēc Emīla Udra piespēles gūsta vārtus. Ko Otto Marinaki turpina savu vārtu gūšanas sēriju? Šodien tu gribi teikt arī būs 4, vai pat nedaudz vairāk? Es neko neprognozēšu, bet kā pieskarās pie ripas tā vārta. Un tagad Marinaki uz Masteiko. Masteiko atstāja partneri metiens, kur ripa? Ir ripa zem Markusa Žukovska, un tur arī kamergrauds uzreiz no muguras bija klāt katram gadījumam, bet bija jau svilpats, redzot. Jā, metienu izpildīja numur 13 Daniels Zalamanis. Jā, vairākums nav izmantots, savukārt viesi ļoti labi nospēlējuši mazākumā. Bet tagad jau Udris uzņēmis ātrumu pretējā virzienā. Udris apspēlē vienu otru, bet Žukovski neizdodas apspēlēt. Žukovskis glāb komandu. Gaisiņš to mierīgi dod apakaļ diagonāli uz kas mums tur virsis, uz Kalniņu. Kalniņš ar pēdējā laikā ļoti daudz spēlē. Būs mēdiens un... bloķēts. Kamergrauzim fantastiski iespēja. Vienam no komandas līderiem. Uz vārtu priekšu pārtverta. Tad jau Masteiko gar laukuma apmali. Friedenbergs pa labo pusi. Marinaki pa kreiso. Nav vārtu, nav tur tiek galā Žukovskis ar to visu. Bet epizode vēl nav beigusies. Vai mainīsies rezultāts, vai paliks nemainīgs? Kalniņš atstāja Kamergrauzim. Kamergrauz uzņemsies institīvu. Kamergrauzim izsit to ripu, neļauj uzmest. Tikmēr paralēli nomainās spēlētāji. Ripa noturēts zonā. Kas tur notiek? Tur uzguļās virsū ripai. Par to var arī 2 minūtes dabūt. Jā, tagad notiek cīņa par ripu. Arī atskan svilpe. Jā, ir 4 sekundes. Tur būs asumi. Nevar saprast. Būs vai nebūs? Varbūt būs, varbūt nebūs. Katrā gadījumā ir 4,8 sekundes 3. periodā. Kamergrauz tur aprunājās ar Dušu. Zini kā? Atskanēja sirēna, jā. Laiks ir beidzies. Ledus laiks ir beidzies un 4 sekundes paliek neizmantotas, neizspēlēts. Dāmas un kungi, apsveicam Garkalnes Patriotus. Ar uzvaru rezultāts 2-1 par labu viņiem. Un nākamajā reizē tiekamies trešdien, 26. martā.
Akropolis Rīgas arēnā, kur Garkalnes Patrioti uzņems Valmieru. Spēles sākums 9:15, un no šīs spēles būs atkarīgs, vai mēs nākamsestdien atgriezīsimies Valmierā, vai sērija arī noslēgsies trešdien.